Esiet sveicināti hokeja līdzstēji, sportcentrs.com, un šodien dienu pēc kārtas piedāvā tiešraidi no Volvo Sporta centra, kur Latvijas U20 hokejisti gatavojoties pasaules čempionātiem pirmajā divīzijā A apakšgrupā tieks ar kazahiem. Mūsējiem otro dienu pēc kārtas spēle sāk Matīs Edmunds Kivlnieks. Vakar viņu pēc 30 minūtēm nomainīja Sauls Balandīns, kurš kapitulēja 4 reizes. Un tagad Latvijas izlasē izdodas jau atkal pašā mača sākumā atklāt rezultātu. Metiens no distances, tur izdevās izskatījās Mārtiņam Dzierkalam pielikt nūju, un Latvijas izlasē atklāja rezultātu. Balcers ar ripu laukuma stūrī atrod Homjakovs zilās līnijas Ņekļudovam. Un pēc Ņekļudova piespēles Maksims Ponomarenko dubulto Latvijas izlases pārsvaru spēlēts nedaudz vairāk kā 5 minūtes otrajā trešdaļā. Izskaties, ka Sevidovs vai nu neredzēja, vai nu vienkārši negaidīja šādu notikumu attīstības scenāriju. Tagad ar ripu Ignatovičs piespēlē Grīnbergam. Latvijas izlases aizsargs pieslēdzas uzbrukumā, pats arī devās apspēlēt aizsargu, un tur pagalam neizdevies spēku paņēmiens Ignatovičam. Uzpucēja veids nomaiņu, aizsargi paliek laukumā. Tagad laukumā ar Šmītu Rodrigo Abols. Kādreiz spēku paņēmiens. Neizdodas Kazahiem neko izdarīt, tagad jau Abola pretuzbrukums. Neizdodas īsti izrauties vienatnē pret vārtiem, taču izdodas gūt vārds par spīti pretnieku kapteiņu Ibrahimova centieniem. Abols kritienā gūst Latvijas izlases trešos vārdus. Spēlē 7,5 minūtes otrajā trešdaļā. Latvijas izlasē 3 vārtu pārsvars. Tagad Bāķņa lauž uz pretnieku vārtiem. 1-1, un Bāķņa ar metienu starp Sevidova aizsargiem palielina Latvijas izlases pārsvaru līdz 4 vārtiem. Labi izlauzās no labās malas. Nebija priekšā neviens no pretnieku aizsargiem, varēja tuvoties vārtu priekšē, to arī darīja, noķēra pretnieku vārdsargu uz tādu mazliet pretkustību. Rudolfs Maslovskis dodas uz vārtiem. Neļauj viņam izdarīt piespēli vārtu priekšā, viņš to izdarīja Jākam, Jāks tālāk Bindolim. Kristofers Bindols, labi metienu pozīciju. Tālāk šās ripas tiek Dzierkals, bet neizdevās viņam metiens no nērtā tvēriena. Tagad jau tur pamatīgi asuma vārtu priekšā sākušies. Iesaistās visi 5 spēlētāji. Bindols tur ļoti aktīvi gāja tur pēc atlākšās rips. Tur jau spēlētājs uzreiz nomet cīmnes. Tur Jānis Jāks pārmāca savu pretinieku pamatīgi. Pirms tam tur Rudolfs Maslovskis zaudēja savā duelī. Jāks turpina izpildīt vienu sitienu pēc otru. Beigās arī nogulda pretinieku uz ledus. Pamatīgi saniknots bija Latvijas izlases viens no potenciālajiem līderiem pasaules čempionātā. Tagad dodas uz nepareizo noraidīto soliņu. Saglabā kontroli pār ripu, tagad piespēlē Bāķņam aiz vārtiem. Ņekļudos tur noslēdz zonu, tagad Bāķņa vēlreiz Eglē atvainojas ar ripu. Tagad metiens no zilās līnijas. Sevidovs kļūdās, varbūt arī neredzēja ripu. Pagalam viegls metiens no zilās līnijas, un Latvijas izlases pārsvars sasniedz jau 5 vārdus, 5-0 panāk Haralds Egli. Mēģinās viņu izbojāt Kivlnieks savu spēli. Vakar 2 vārdus guvušais Koroļīnskis lauzās uz vārtiem, bet Kivlnieks tik galā ar metienu, tagad spēku paņēmiens. Un Bāķņa paņem spēku paņēmies pret Zīli šķietais Latvijas izlases vārtiem. Bāķņa neapmierināts ar Presnovu šo te izgājienu. Laukumā arī Damirs Respājevs, pirms tam šis te 8 bars Kausls. Jāskatās, kas tur notiek, jau pirms tam man uzmanību pievērsa šis te 8 bars Kausls, KHL 4 spēlēs 46 soda minūtes viņam bija. Redzam, nevar nomierināties šis te spēlētājs. Tagad jau saķers ar Ralfu Grīnbergu. Varbūt Latvijas spēlētājiem ir tur auguma pārsvars, bet Respājevs noteikti pieredzīt ir labāk. Pirms tam jau pievērs man uzmanību Respājevs iepriekšējā momentā, kad viņš bija laukumā. Kas ir interesantākais, Kazahiem laukumā ir 6 spēlētāji. Respājevs šķiet, viņš pirms tam nebija laukumā, viņš vienkārši pamet
Tad mazliet atgādina Čehovs Vīties pirms 5-6 gadiem, kad sarīko tādu mazliet šoviņu. Dzierkals tur izpild spēku paņēmienu pret Koroļīnsku, kurš tagad steidzas pēc ripas. Viņa kļūdos atkal pret Koroļīnsku. Cīņa pie apmals, tā kā nāk Ābols. Greņcis izpild spēku paņēmienu pret Ābolu. Atbildi parādā nepaliek Dzierkals. Tur meitenes no zilās līnijas iesprūst un ripa bīstam izlaic vārtu priekšā, bet Ābols ir pirmais pie tās. Un tagad spēku paņēmiens pret Dzierkalu un tagad jau Rodrigo Ābols mēdz apkamt savu komandas biedru. Komandas biedra pārdarītāji tā. Tur bija spēku paņēmiens pret Dzierkalu. Staņislavs Ziņčenko izpildījumā. Ābols uzreiz nevis metās pēc ripas, bet metās pārmācīt šo te spēku paņēmienu autoru. Uzreiz Greņcis pret Čuksti vēl tur. Pēdējais karstas centiens iekarot Kilnieku sargātos vārtus. Šesjakovam tur neļauj. Šesjakovam neļauj tur īpaši izpāsties, līdz ar to Matīs Sedmunds Kilnieks aizvada savu šo spēli. Vakar viņš pusotrā periodā neielaida neviens vārds, šodien nosargāja vārds neskārts visu 60 minūšu garumā. Latvijas izlase pirms došanās uz pasaules čempionātu pirmās divīzijas A apakšgrupā ar 5-0 revanšu Kazahstānas jaunajiem spēlētājiem.